Что такое советская власть? Tauta ieguva pati sevi. Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir. Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā Šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 25. jūlijā apritēja 125 gadi, kopš nācis pasaulē Vilhelms Munters, pēdējais starpkaru neatkarīgās Latvijas posma Latvijas Republikas ārlietu ministrs. Mans sarunbiedrs šodien studijā Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs Gints Apals. Labdien! Par Vilhelmu Munteru tādā populārā līmenī daudziem ir zināms, ka viņš ir vācietis, tātad vācbaltietis, lai gan tā ir taisnība tikai pa daļai. Vilhelma Muntera tēvs ir igauņu izcelsmes, komersants Rīgā, bet ģimenes valoda acīm redzot ir bijusi vācu, jo māte ir vācbaltiete, un vide, protams, kurā viņš aug, arī ir pamatā vācvalodīga. Tātad tā ir Rīgas uzņēmēju, komersantu vide, tēvs ir tirgotājs. Un laikam jau tam, kā Vilhelms Munters kļūst par Latvijas ārlietu dienesta darbinieku, tajā nozīme ir viņa izglītībai, proti pirmā izglītība tā ir komercskola. Un līdzīgi tas ir gan pirmajam Latvijas Republikas ārlietu ministram Zigfrīdam Annai Meirovicam, gan vienam no ievērojamākajiem Latvijas starpkara posma diplomātiem Kārlim Zariņam. Droši vien komercskola nebija izšķirošais jautājums, vairāk gan cilvēku personiskās spējas un vēlme izglītoties tālāk. No šiem trijiem Munters noteikti ir pats izglītotākais. Gan valodu prasmes ziņā, gan savu vispārējo zināšanu. Mēroga jautājumā Kārlim Zariņam, kā zināms, pat nebija augstskolas diploma. Munteram ir, un pie tam vēl tāda nianse, ka Munteram augstskolas diploms ir izteikti eksakts. Viņš ir ķīmijas inženieris. Jā, bet arī vēlāk visas liecības par viņu darbu jau 1920. gadu vidū rāda, ka viņš bija uzkrājis ļoti plašu zināšanu bāzi ārpus ķīmijas un eksaktajām zināšanām. Un arī valodu jautājums viņam bija ļoti spēcīgs. Tas, ka viņš jau 1920. gadā ļoti labi runāja un rakstīja latviski, tas arī kaut ko rāda. Tāpēc es katrā ziņā negribētu turēties pie tās tendences, kas pastāv mums sabiedrībā joprojām, vērtēt vēsturisko personu darbību, izejot no viņa etniskās izcelsmes. Munters vienkārši bija viens labs rīdzinieks, kurš mācīja visas vietējās valodas, kā arī angļu un franču valodu. Labā līmenī jau no paša sākuma, un igauņu valodu, kas arī noteica viņa karjeras sākumu, kā Igaunijas referentam, pēc tam Baltijas valstu nodaļu vadītājam. Taču, diemžēl, vēlreiz, vērtējot Muntera darbību, vienmēr tiek atgādināts tas, ka viņš nesot bijis latvietis. Meirovicam viņa tā visās kaut kā netiek pieminēta. Bet, manuprāt, šīs lietas mūsdienās 21. gadsimtā gan mums vajadzētu likt malā, jo Munters pats vēlāk uzsvēra, ka viņa senči ir bijuši Svētes pagasta latviešu zemnieki. Un Munters darīja ļoti daudz, lai uzvestos un rīkotos kā latvietis. Gan svinot svētkus, gan ģērbjoties tautas tērpā un uzņemot ārzemju diplomātus tādu veidu sajietos, gan arī atvaļinājumos kājām apceļojot Latviju. Viņš darīja visu, lai pierādītu, ka viņš tāds pats latvietis nesliktāks kā tie, kur tādi bija pēc dokumentiem. Runājot par Muntera jaunību, tā iekrīt tā skaitā Pirmā pasaules kara, Krievijas revolūcijas un tātad arī Latvijas neatkarības kara laikā. Šai laikā viņš ir tieši iesaukšanas vecumā, līdz ar to viņam nākas pakarot gan padomju Latvijas armijā, kur viņš tiek iesaukts neilgi pēc tam, kad viņš atgriežas no evakuācijas Krievijā, bet viņš diezgan ātri un sekmīgi dezertē no padomju Latvijas armijas, un tad gan viņš karo vienu brīdi Igaunijas armijā. Igaunijas armijā viņš uzdien līdz leitnanta pakāpei, atvaļinās, atgriežas Latvijā, viņu vēl uz mēnesi iesauc Latvijas armijā. Un tad jau viņš iekļaujas ārlietu ministrijas aparātā, kur tad taisa, jāsaka, veiksmīgu. Pēc tā saraksta spriežot, tā ir tāda
ļoti mērķtiecīga kāpšana pa ārlietu ministrijas aparāta kāpnēm. Jā, tieši tā. Pēc Baltijas valsts nodaļas vadītāja amata viņš 2 gadus ir līguma un administratīvā departamenta direktors, bet 1933. gadā kļūst par ģenerāla sekretāru. Tātad viņš kļūst par augstāko ierēdni un līdz 1936. gadam, kad ārlietu ministra pienākums pilda pats Kārlis Ulmanis, viņš arī kļūst par faktisko ārlietu ministru. Pēc tam formāli jau no 1936. gada. Tā, protams, vēlreiz pilnīgi noteikti Munters, kā Latvijas ārpolitikas vadītājs un diplomāts, ir vismaz blakus Meirovicam. Un savas darbības ziņā es domāju, ka arī ne ar ko nav sliktāks par Meirovicu. Jāņem vērā, ka šie 2 cilvēki darbojas atšķirīgos laika posmos un atšķirīgos apstākļos. Meirovics ir pirmkārt aktīvs politiķis, kurš ļoti piestrādā pie sava personiskā publiskā tēla, un tādā veidā arī liek pamatu šim Meirovica kultam vai mītam. Kamēr Munters tomēr vairāk ir otrā plāna cilvēks, viņš ir ierēdnis. Viņš nav aktīvs politiķis līdz 36. gadam, kad viņš formāli kļūst par valdības locekli. Viņš arī necenšas kopt presē savu publisko tēlu, un tā ir vairāk tāda ierēdņa karjera. Tas, kas viņu uznes viņa virspusē, ir viņa personiskais labais kontakts un sadarbība ar Kārli Ulmani. Meirovica kultu vai mītu lielā mērā nosaka tas, ka viņš pārāk gāja bojā. Bet mēs nevaram nekādā ziņā pateikt, ko Meirovics būtu darījis Muntera vietā. Es minēšu tikai vienu paralēli starp šiem 2 cilvēkiem, kas ļoti svarīgi, lai saprastu tālākos notikumus. Proti tas, ka ja Meirovics 1923. gadā, pēc tam, kad ar panākumiem nevainagojās jauno Baltijas jūras piekrastes valstu sadarbības plāni, tātad Somija, Baltijas valsts un Polija, tad viņš jau pats atteicās no šīs vertikālās līnijas, kā viņš to sauc, raugoties kartē, un runāja par to, ka ir jāpāriet uz horizontālo līniju. Proti, Latvijai jācenšas balansēt padomi Krievijas, ja padomi Savienības un Vācijas faktori savā ārpolitikā, meklējot stabilu viduspunktu. Un precīzi to pašu dara arī Munters 1938. gadā, kad viņš pārliecinās, ka Versaļas sistēma ir neefektīva, ka viņa brūk un ka ar starptautisku līgumu slēgšanas palīdzību tā tad nepietiek, lai garantētu Latvijas drošību. Tas jau ir faktiski darbības apogejs un tajā pašā laikā dramatiskais fināls, 30. gadu beigas, 40. gads, bet pirms tam vēl par šo Ulmaņa autoritārisma laiku. No vienas puses var šķist, ka Meirovicu Latvijas ārlietu dienesta priekšgalā noliek situācija, apstākļi. Tas, ka viņš ir ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs, kur viņa kvalifikācija ir diezgan neapstrīdama, bet vai, teiksim, laika biedru atmiņās vai kādos vēsturnieku pētījumos ir kas teikts par to, kādas bija Muntera individuālās īpašības, kas viņam ļāva šo amatu ieņemt, kādas bija tās viņa attiecības ar diktatoru Ulmani, kurš bija lēmējs un noteicējs, kurš kuru amatu viņa režīmā ieņem. Te es nevarētu pilnībā piekrist, ka šajā 1934. līdz 1939. laika posmā, ka mēs varētu tā saukt Ulmani par diktatoru, kurš darbojas vienpersoniski. Tas tā gluži nav, jo vienkārši ministru kabinets, kuru viņš vada, ir uzņēmies arī Saeimas pilnvaras. Rīkojas Saeimas vietā. Tā ka tas tomēr kolektīvs veidojums, kur piedalās arī citi ievērojami politiķi. Tas pats ģenerālis Balodis, kurš ļoti oponē Muntera personībai un viņa iecelšanai par ārlietu ministru, personiskās pretrunas, tajā laikā ar Marģers Skujnieks un ļoti daudz citu cilvēku. Un tomēr ministru kabinets, neraugoties uz Baložu rezervācijām, kolektīvi lemj iecelt viņu par ārlietu ministru. Tas tā gluži nav, ka diktators būtu kaut ko lēmis viens pats personiski un pārējie būtu tobrīd mājuši ar galvu. Protams, negatīvā puse ir tāda, ka šeit arvien vairāk lēmumu tiek pieņemti ļoti šaurā cilvēku lokā. Praktiski Ulmanis un Munters. Munteram nav raksturīga konsultēšanās un padomu lūgšana no kolēģiem. Tā ka šī kolektīvā lēmuma pieņemšana pamazām arī atmirst, bet, neraugoties uz to, ir vērts piebilst, ka no visa Latvijas sūtņu un diplomātu korpusa tad vienīgais, kurš cenšas kaut kādā veidā paust savu atsevišķo viedokli aktīvi 1940. gada ziemā, ir Miķelis Valters. Tie pārējie
šā vai tā, vienalga pakļaujas un pieņem šo sistēmu, un varbūt viņam arī nemaz nav atsevišķu domu. Varbūt viņi arī jūtas pietiekoši ērti šajā situācijā. Šeit raksturīgi droši vien situācija veidojās 40. gada martā. Es tagad no galvas citēšu Kārļa Zariņa atmiņas par šo jautājumu, kuru viņš raksta, ka viņš apmeklēja Rīgu 40. gada februārī, runāja toreiz ar Ulmani un runāja ar Munteru, un lūk šajā formātā visiem bija skaidrs. Vadonis ir postulējis, ka pasaules karš nemaz nav izsācies, un ja arī sāksies, tad viņš Latviju neapdraudēs. Tas liekas absurdu mūsdienās, ka 40. gada februārī, martā Latvijas vadītājiem nav skaidrs, ka ir sācies pasaules karš un ka pasaules karš neizbēgami skars arī Latviju. Tā ir viena lieta, bet otra lieta jau, ka vēl no 38. gada, kad jau toreiz jau plašākā lokā kolektīva valdība lemj par Latvijas neutralitātes politiku, un, protams, šeit vadošā loma ir atkal Munteram un Ulmanim, tad netiek ņemt vērā nekādi vēstures fakti un mācības. Tas, kāda nozīme bija Beļģijas neutralitātei Pirmajā pasaules karā. Lūk, šī nemācīšanās no vēstures, jā, tas, diemžēl, tajā situācijā ir raksturīgi gan Ulmanim, gan Munteram, bet es gribētu teikt Latvijas politiskajai elitei kopumā. Un, diemžēl, arī Latvijas militārai elitei. Protams, te tūdaļ ir jāsaka, tā situācija jau nedeva īpaši daudz manevru iespējas. Runājot par Miķeli Valteru, tas ir saprotams, viņš nebija ierindas diplomāts. Kā tiek teikts, tad viņš ir teju vienīgais Latvijas politiķis, kurš ar Ulmani esot bijis uz tu, un es saprotu, ka viņš jau arī pauž savu viedokli lielākoties personiski Ulmanim. Jā, bet tam ir duāla nozīme. Gan tas, ka ir personiskās attiecības no seniem laikiem, bet tomēr arī tas, ka sūtnis ir pakļauts valsts vadītājiem. Ulmans šobrīd pilda prezidenta funkcijas, viņš ir atzīts kā valsts galva starptautiski, un, protams, tas, ka viņiem ir draudzība, ir viena lieta, bet arī tas normāli, ja sūtnis vēršas pie savu tiešā priekšnieka, pie valsts vadītāja ar saviem apsvērumiem. Un, protams, pārējie to kaut kā nedara, neriskē. Tas pats Zariņš, kā mēs redzam, viņš to nedara. 40. gada martā viņš uzklausa Ulmaņa norādījumus un visos punktos Ulmanim piekrīt. Tā vienīgā diskusija tajā brīdī, kas notiek, ir par to, kas uzvarēs karā. Attiecīgi, kur sūtnis Berlīnē Krieviņš apgalvo, ka uzvarēs Vācija, bet Zariņš sēžot Londonā, saka, nē, tomēr Britu impērija ir milzīgi resursi, beigās tomēr uzvarēs Briti šajā karā. Bet tā ir tā vienīgā diskusija par to, kur paliek Latvija šajā salikumā. Tas kaut kā ir ārpus kadra, jo liekas, ka viss ir labā kārtībā. Latvija ir pieņēmusi padomju bāzes, Latvija ir kļuvusi par padomju savienības sabiedroto, mums nevajag to aizmirst, un Latvijas politiķi nekādā veidā nespēja atrisināt rēbus. Kā gan ir iespējams darīt trīs lietas vienlaikus? Teikt, ka Latvija ir neitrāla valsts, slēgt līgumu, kas parāds, ka Latvija ir padomju savienības sabiedrotā, un vēl saglabāt spēkā Latvijas disfunkcionālo militāro savienību ar Igauniju, kas neapšaubām ir vērsta pret padomju savienību. Tas varbūt parāda to, ka šī ārpolitikas stratēģija viņa īstenībā nekad nav bijusi īsti izstrādāta. Tā ir tāda vairāk reaktīva ārpolitika, piemērojoties apstākļiem un visu laiku cerot uz labāko, bet negatavojoties ļaunākajiem. Laikam gan jāsaka, ka Munters šai situācijā nav tā personība, kas varētu šai ziņā kaut ko būtiski mainīt. Nē, viņš ir savulaika produkts, savulaika cilvēks. Bet vēlreiz, lai vērtētu Munteru, mums jāstāsta, tad kurš piedāvāja kaut ko citu? Diemžēl Valters kritizēja, bet viņš arī īsti jau neko citu nepiedāvāja. Tas, kas piedāvāja kaut ko citu, bija kaimiņu valstu pieredze, kas arī varbūt Latvijā par šodienu netiek tā īsti pozitīvi vērtēta, jo faktiski Igaunijas gadījumā daudz agrāk tika novērtēta ģeopolitikas nozīme. Tātad Igaunijā vienmēr bija labākas attiecības ar Vāciju, un īpaši ilgstoši līdz 39. gada oktobrim, kad arī Igaunija bija spiesta pieņemt padomju bāzes un sabiedrotā statusu. Neraugoties uz to, Igaunija visu laiku daudz vairāk centās būvēt sadarbību ar šī reģiona lielvalstīm, tā ir skaitā ar Vāciju un Poliju, lai tādā veidā balansētu un kompensētu savu ģeogrāfisko novietojumu, kas, diemžēl, bija daudz tuvāk šī asī padomju savienībai un tās varas centriem. Lūk, teiks, Latvija to nedarīja. Latvija vienmēr bija ļoti konsekventi ģermanu, foba, un arī Latvija
jau no kā 1921. gada arī bija tāda ļoti piesardzīga attiecībās ar Poliju, respektīvi atšķirība tāda. Igaunijas ārpolitikā ģeopolitika bija, Latvijas ārpolitikā viņas faktiski nebija. Lai gan uzreiz jau jāsaka, mēs zinām vēsturi un to, ka Igauniju tas faktiski neglāba no tāda paša likteņa kā Latviju. Runājot vēl par Vilhelma Muntera lomu, laikam jau tajā brīdī, kad Padomju Savienība sāk diktēt noteikumus, runa ir pirmām kārtām par Bāzu līgumu, 1939. gada rudens, Munters arī ir tas, kurš ir spiests šo Bāzu līgumu parakstīt. Faktiski Latvija zaudē savu neatkarību. Lielā mērā valstī tiek ievests šis padomju tobrīd vēl ierobežotais kontingents. Laikam jau tobrīd neviens ģēnijs, lai kurš tas būtu, nevarētu neko ļoti būtiski šai situācijā mainīt Latvijai par labu. Bija par vēlu. Ir arī militāro ekspertu viedokļi, ka pēdējais brīdis, kad Latvija varēja izvairīties no šo bāzu novietošanas savā teritorijā, bija septembra vidus, kad vēl varēja veikt vispārējo mobilizāciju un novietot Latvijas armijas robežu, tādējādi sūtot signālu, ka mēs pretosimies. Novēršot šo 39. gadu ultimātu kā tādu. Pēc tam jau bija par vēlu, bet atkal Latvija nebija nocietinājuma, viņa nekad nebija gatavojusies karam pret Padomju Savienību. Un sekas bija tādas, kādas bija. Tāpēc ārpolitikas efektivitātes jautājums atkarīgs arī no aizsardzības politikas, neizbēgami. Un tās ir lietas, kuras netika plānotas, pie tā netika strādāts 20 gadu garumā. Mūsu šodienas saruna veltīta kādreizējam Latvijas Republikas ārlietu ministram Vilhelmam Munteram, kura dzimšanas 125. gadskārta apritēja 25. jūlijā. Mans sarunbiedrs, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs Gints Apals. Munters bija Latvijas mērogos izcils. Un mūsu nelēma tāda, ka nebija neviena šeit valsts vīra ar vēl plašāku skatījumu, bet salīdzināt sevi ar Igauniju un Lietuvu un ar to beigt sarunu varbūt nav vienīgais veids, kā skatīties uz vēsturi. Mēs zinām, ka šajā pašā reģionā bija arī jaunas valstis, kas rīkojās citādāk. Somija bija jauna valsts un Norvēģija arī bija jauna valsts. Un šis jautājums, kā iziet caur pasaules karu, bija atkarīgs arī pirmkārt no domāšanas līmeņa, no izglītības līmeņa, daudz mazāk no politiskās sistēmas jautājuma, kur ir parlamentārā demokrātija un kur nav, bet vairāk no kopējās elites kvalitātes. Un arī saprotot, ka notiek pasaules karš, jautājums, kā iet pasaules karā un kā iznākt no viņa ārā. Latvijas gadījumā tas fatālisms praktiski bija nepārvarams, un pirmkārt tā atziņa, ka pasaules karš nav sācies un neskārs Latviju, jo mums ir tik gudrs valsts vadītājs kā Ulmanis. Tas nestrādāja, un līdz ar to pašu tas ir viens no iemesliem stratēģijas trūkums un adekvāts analīzes trūkums, kāpēc tiešām bija tik negatīvas sekas arī un praktiski fiasko Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Bet mēs varētu varbūt atgriezties pie Muntera jautājuma un personības. Protams, šī domāšana atšķirās attiecīgi valstiskuma domāšana vai suverenitātes domāšana atšķirās no tautas izdzīvošanas, eksistenciālās pieejas, kas tomēr bija laikam ļoti dominējoši visā Latvijas elitē tajā laikā. Un arī, starp citu, Muntersos vēlākajos rakstos, 1963.–64. gadā, kad viņš nodarbojas ar publicistiku, valsts drošības komitejas kontrolē, kad viņš raksta savas grāmatiņas, savu tautu ienaidnieku un pārdomas, bet viņš norāda uz vienu lietu, kur es domāju, ka viņš patiesi tajā brīdī, ka tas, kas notika, bija tomēr vislabvēlīgākais scenārijs latviešu tautas izdzīvošanai, fiziskai izdzīvošanai. Un te viņš vēlreiz sev definē kā latvietis tajā brīdī. Latviešu tautas izdzīvošanas intereses ir svarīgākas par virsnieku godu, nomiršanu ar godu, viņas svarīgākas par valsts saglabāšanu vispārējo. Un laikam tas piemīt toreiz visai Latvijas politiskajai elitei un atšķirās no Somijas. Un par ģeopolitiku, tā identificēšanās ar Krieviju, ar Krievijas valsti, tā arī ir ļoti izteikti Latvijas politiskajā elitē. Ja mēs lasām arī profesora Strangas jaunāko pētījumu neatkarības mīkrēslī, tur tas ļoti labi aprakstīts, ka visi šie Latvijas armijas augstākie virsnieki, kas bija bijušie, Krievijas impērijas virsnieki, viņi tiek vērtēti kā ļoti rusofīli.
ar ģenerāli Balodu priekšgalā. Aleksandra III pārkrievošanas laikmetā augušās paaudzes. Viņi ir visi dabūjuši krievu izglītību, universitātes, vērtību sistēmu, un, protams, šeit tas komunistu diktatūras laiks liekas kā tāds pārējošs posms, tāpat arī Rietumē Eiropā visu laiku pastāv uzskats, ka padomu sistēma jau ilgi nestāvēs. Krievija sāks uzvesties, vai padomu savienība, kā normāla valsts. Tās ilūzijas pastāv, ja, un tas ir lielā mērā nosaka to, ka Latvijas aizsardzības politikā, sabiedrības noskaņojumā, un tam piemērojas tāda populista kā Ulmans. Un tas ir tāds, ka ir ļoti liels bailes no Vācijas un visa vāciskā iracionāls īstenībā šis bailes. Un tas arī nosaka to, ka no padomju savienības nav jābaidās. Ar to var taisīt biznesu, slēgt līgumus, robežu nav īsti jāsargā, būs jau labi. Jo taču tāpēc, ka zem Krievu cara cepurs taču nebija tik slikti. Mēs zinām, kā visi mūsu tautiskās kustības vadoņi, kā viņi mīlēja Krievijas valsts un imperatoru. Mēs zinām, ko rakstīja uzsaukumā pulcēties zem latviešu karogiem Kārlis Skalbe ar Goldmaņa un Zālīša parakstiem, ka kopā ar varno Krievu tautu zem divgalvainā ērgļa spārniem mēs iesim cīņā pret mūsu mūžīgo ienaidnieku. Un šīs lietas, kuras iebūvētas no ēpos Lāčplēses laikiem un vēl senāk, īstenībā jau viņas arī nosaka cilvēku domāšanu tajā situācijā. Tā valstiskā domāšana, es gribētu teikt, viņa ir ļoti vāja Latvijā. Dabiski viņa diezgan vāja arī Igaunijā un Lietuvā. Un jauna Somija ar citu lietu. To nosaka ilgāk vēsture. Šeit, protams, ir Muntera problēma vēl viena. Tas, kas notika ar šīm ārkārtējām pilnvarām, cik ierobežots bija viņa apjoms. Tas, ka viņas nebija pienācīgā veidā noformētas, tā ir lielā mērā Muntera atbildība. Diplomātiskā protesta trūkums, kaut vai diplomātiskās notas, ārzemju vēstniekiem šeit un sūtņiem, jeb instrukcijas Latvijas sūtniecībām ārzemēs tūlīt protestēt par to visu. Lūk, tā arī bija Muntera atbildība. Arī Munters samaksā, protams, par šiem lēmumiem vai lēmumu trūkumu, arī ar personisko likteni, jo viņš tiek vispirms deportēts jau 40. gadā, kādu laiku tad dzīvo nometinājumā Voroņežā, bet sākoties padomju vācu karam, viņš arī tad tiek apcietināts un pavada cietumā nākamos 12 mūža gadus, apmēram 10 gadus vispār arī bez tiesas sprieduma. Te varētu paskaidrot šo notikumu secību, bet pirms tam Munters parādās vēl arī citās kvalitātēs. Jo redziet, arī kā to raksta profesors Stranga un citi avoti, tas, ka Latvija tiks okupēta un padarīta par padomju republiku, anektēta un sovietizēta, tas lēmums īstenībā Stranga uzskata, ka viņš bija neizbēgams, bet jautājums, kad un kādā veidā, tas bija tomēr improvizācijas režīmā. Tie galējie lēmumi tika pieņemti 40. gada jūnija sākumā Maskavā. Ilgstoši bija jautājums par to, vai Latvijā nevarētu būt tāda valdība, kas nodrošina padomju savienības intereses un vienlaicīgi ir pieņemama Vācijai kā padomju savienības tā laika partnerim. Mēs lasām pat, piemēram, padomju izlūkdienesta ģenerāļa Suda Plato memoārus, arī tur apstiprinās, ka bija šis scenārijs veidot Latvijā jaunu valdību Muntera vadībā. Un Munters kaut kādā mērā šajās sarunās bija iesaistīts, šīs ilūzijas tika kultivētas. Bet es negribētu, lai klausītāji no tā izdara secinājumu vēlreiz, ka Munters ir valsts nodevējs un pats galvenais. Tāpēc, ka mēs skatīsimies, ko tad darīja daudz citu Latvijas politiķi. Tie, kuri iekļāvās Kirhenšteina valdībā, un arī tie, kuri gribēja piedalīties Saeimas vēlēšanās, ķeniņa saraksta ietvaros ar ģenerāli Balodi. Vai šie cilvēki bija principiāli citi nekā Munters tajā brīdī? Nē. Bet padomju savienība izmantoja situāciju un sāka pātrināt sovietizāciju, līdz ar to pašu arī mainījās Muntera vērtība, un arī minētais Suda Platovs personiski pavadīja Munteru, kad viņš devās uz Voroņežu. Lietot vārdu deportācija. Klausītājiem liekas, ka deportācija nozīmē, ka cilvēks nonāk Sibīrijā grūtos apstākļos. Vienā ziņā tā ir deportācija, bet tas nav gluži tas, kas nonāk sodu nometnē. Pirmo laiku viņš strādāja augstskolā par valodu pasniedzēju. Kara laikā tā ir vēl viena situācija, jo redzēt, otrā pasaules kara laikā šī potenciāli bīstamo cilvēku internēšana, ievietošana dažādu veidu ieslodzījuma vietās bija vispārēja praksa. Atgādināšu, kas notika Amerikā ar japāņu tautības amerikāņiem, tāpat arī Padomju Savienībā. Visi ārzemnieki pārējie tiek arestēti, ievietot nometnēs vai cietumos, jo viņi ir potenciāli bīstami, bet status, ka viņš ir internēts un vēlāk paturēts vienkārši ieslodzījumā. Līdz 1952. gadā viņš tiek notiesāts uz 25 gadu termiņu,
kas gan izvēršās par relatīvi īsu 2 gadu ieslodzījumu Vladimiras cietumā, kur viņš it kā vēlreiz satiek to pašu Suda Plato, ko viņš pazina no 40. gada. Suda Plato kopā ar veselu Berijas līdzgaitnieku loku apcietināja. Tur ļoti daudz nošāva, bet Suda Platovs izvairījās, simulējot garā vājo, un nonāca pie tā, ka arī viņš saņem 15 gadu ieslodzījumu Vladimiras cietumā. Patiešām spilgta likteņa ironija. Runājot par Vilhelma Muntera mūža pēdējo posmu, 54. gadā viņu atbrīvo no cietuma, 58. ļauj atgriezties Latvijā. Un 60. gados Munters kļūst par padomju Latvijas akadēmiskās vides tādu, varbūt marginālu, bet tomēr dalībnieku. Viņam ir darbs Zinātņu akadēmijas sistēmā, viņš sākumā ir tulkotājs, izdevumā Zinātņu akadēmijas vēstis, un tad sāk arī pats publicēt kādus rakstus, atmiņas. Tas viss ir padomju konjunktūras pasūtījums. Viņš nodarbojas, var teikt, ar savu kādreizējo līdzgaitnieku nomēlnošanu, sevišķi tie, kas trimdā nonākuši. Es vēl piebilstu, viņš nav tikai tulkotājs, viņš ir arī kultūras sakaru komitejas loceklis. Protams, ka viņa publicistika notiek saziņā ar drošības komiteju vai tās pilnvarotiem pārstāvjiem. Par šīs publicistikas saturu, ziniet, tas varbūt nav tik slikti, kā mums liekas, vajag izlasīt tos rakstus. Viņa pirmais raksts izvēsti ir pilnīgi korekts raksts retorikas ziņā. Arī tālākais, tas veids, kā viņš, teiksim, apraksta savu tautu ienaidniektais kolēģi Vili Māsēnu un citus, viņš nav personiski aizskarošs, diezgan neitrāls tonis. Tas nav salīdzināms ar citiem propagandas izdevumiem. Tomēr viņš kaut kā to solīdumu auru centies saglabāt arī tajos apstākļos. Protams, ka viņi motivēja viņu skaidru atziņu, ka es nevēlos dzīvot rūkumā. Jā, tas nožēlojami, ka viņš tā dara, bet ir viena interesanta nianse. Ja mēs lasām Latvijas diplomāta apspriežu protokolus ārzemēs, 60. gadu sākumā, tur ļoti interesanta nianse. Šie Muntera bijušie kolēģi uzzinājuši par šo viņu publicistiku. Viņi nenosoda krasi. Izvirz jautājumu, jā, bet ko gan mēs paši būtu darījuši viņu vietā? Bet rindas presē, jā. Tur, protams, konstanti ļoti asi Munters tiek kritizēts. Žurnāliste un arī bijusi ārlietu ministrs darbiniece Albertīna Muhka raksta par Munteru. Viņa apraksta visas tās baumas, kuras cirkulē 40. gada ziemā, kur atkal tieši visu laiku tā diskusija tāda, tad kurš ir Krievu aģents? Padomju aģents Latvijā, Munters vai Balodis? Un te parādās divas ļoti svarīgas lietas. Pirmais, tas, ka visu laiku tiek meklēts grēkāzes, viens grēkāzes, un otra lieta, ka, protams, ka meklē tur to tautības aspektu. Un galvenais kandidāts ir Munters, nevien tāpēc, ka viņš nav īsts latvietis un vācieši visi pēc definīcijas ir aizdomīgi, lai gan viņš palicis Latvijā. Viņš būtu varējis braukt uz Vāciju, repatrēties, viņš izvēlējies pilnībā Latvijas identitāti. Bet arī, ka viņa sieva ir krieviete un ļoti aizdomīga persona. Un tas viss trīnas presē nāk pāri. Un ir ļoti ērti paņemt vienu cilvēku un vainot viņu visās valsts vai zemes vai tautas nelaimēs. Tāpat kā mēs tagad nereti vainojam vienu pašu Kārli Ulmani. Un aizmirstam, ko darīja vai nedarīja visi citi apkārt ap viņu un arī opozīciju. Kā mēs varam rezumēt šī cilvēka nozīmi mūsu valsts vēsturē? Visu šo cilvēku nozīmi, gan, teiksim, Kārlis Ulmanis, gan ģenerālis Balodis, gan Vilhelms Munters, būtībā viņi būtu jāskata kā sava laika Latvijas politiskās elites eksponenti. Viņi iemieso sevi un pauž visas tās īpašības, kas kolektīvi piemīt Latvijas pirmskara elitei. Un tur bija gan labās puses, gan sliktās puses, un tā jau ir vēsture. No kuras mums darētu analizēt, drusciņi mācīties, jo vienkārši tāda idealizācija, ka viss bija lieliski neatkarīgā Latvijas valstī, un pie visa ļaunā ir vainīgi svešinieki. Un, piemēram, Munters, tāpēc, ka viņš arī ir svešinieks, jo viņam ir bijusi vācu-baltiešu māte un krievu sieva. Manuprāt, tāda analīze mūs nekur neved. Tā ir pirmā lieta, tas mums ļauj un palīdz domāt par to, ka vajag vienu brīdi arī vēsturē, ja tā vispār ir zinātne, atteikties no vainas eksternalizācijas. Pie tā, ka visu slikto piedēvē svešiniekiem un visu labo sev. Protams, arī Latvijas okupācija, tas tā, tur ir objektīvā puse. Un objektīvā puse ir Padomju Savienības agresīvā politika. Tā ir Padomju Savienības vaina un noziegums. Bet subjektīvā puse ir savukārt tas, ko tad Latvijas valsts vadītāji un armijas vadītāji darīja vai nedarīja tajā situācijā.
Ar tādiem secinājumiem tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kura bija veltīta Vilhelmam Munteram, Latvijas savulaik ārlietu ministram, kopš kura dzimšanas 25. jūlijā apritēja 125 gadi, un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājam Gintam Apalam. Paldies jums arī! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.